Pirmais tips, ko es gribētu labprāt aprakstīt tādu īsi, ir D dominantais. Dominantais, kas jūtās, ka viņš ir spēcīgāks par vidi un ka vide ir lietišķa vai nedraudzīga. Tai brīdī, kad viņš te uzvedās, tad viņš tur baigus draugus sev apkārt neredz. Tas nenozīmē, ka ir ienaidnieki, bet tur baigās emocijas ne. Kādi viņi ir? Viņi ir mērķtiecīgi, viņi ir ātri, viņi ir enerģiski. Viņi ir godīgi, tieši atklāti, ko viņi domā, to viņi arī pasaka. Viņi ir ambiciozi, viņiem mērķis redzu un ej uz priekšu. Viņiem dzīvē svarīgākais ir rezultāts un kontrole. Jo kontrols var sasniegt to rezultātu. Skatieties to, ko nozīmē, ka man ir svarīgāks. Tas nozīmē, tas kādreiz ar tiem D runāju, viņš saka, nav jau tā, ka man tur cilvēki neinteresē vai es nemāku pajokot. Jā, viņi to visu māk, tikai tas ir tad, pēc tam, kad rezultāts ir sasniegts. Piemēram, tāds vadītājs sapulcē, kamēr rezultātiem ir problēmas, nav, ir nedapildīts viss, tikmēr mēs runāsim par rezultātiem, kā viņu sasniegt. Līdz ko rezultāts ir, mēs varam parunāt, kā mēs jūtamies, kur mēs ko varētu kādu pasākumu uztaisīt, parunāties, padalīties, papriecāties, bet prioritāte ir mērķi, vispirms rezultāti un tādiem tālāk. Tie cilvēki, kas no malas izskatās, ka viņi nemēdz atzīt savas kļūdas, ka viņi maina bieži lēmumus. Te pašā laikā viņiem nav problēmas uzņemties atbildību, ja viņi aiziet uz bērndārza grupiņu un, ja ir pusotras minūtes, sekundes pauze pēc teksta, kurš varētu uzņemties tur kaut ko darīt, viņi pirmie, kas to izdarīs, nav problēma. Viņi labprāt izlemj, viņi ir gatavi pieņemt lēmumus, viņi gatavi riskēt, mesties, cīnīties, viņiem svarīga sacensība, viņi grib uzvarēt, viņi grib būt labākie. Tādi būtu dominantais tips ar mērķi dominēt. Arī savā komunikācijā ātri, tieši, enerģiski, īsi, kodolīgi.